Šoreiz raidījumā Baltijas jūras valstu reģionu inovācijas memoranda parakstīšanas noslēguma seminārs Latvijā, bet nobeigumā akcents, vai gribi kļūt par Rīgas Tehniskās koledžas audzēkni. Väderstad. Esam kārtīgi pastrādājuši un esam jau pie noslēguma fāzes. Jā, projekts sākās 2009. gada janvārī, un šobrīd ir pagājuši 2,5 gadi. Mēs esam pietuvušies šim noslēguma posmam, un šis projekts ir unikāls ar to, ka tas bija vērsts uz teritorijām, kas ir ārpus galvaspilsētām, un tieši tāpēc arī šajā projektā mēs esam iesaistījuši Latvijā visus 5 plānošanas reģionus. Un plānošanas reģionu pārstāvji mums ir bijuši gan starptautiskajās apmācībās, gan paši organizējuši dažādus seminārus šī projekta ietvaros, gan arī šodienas seminārā piedalās un aktīvi diskutē un arī meklē sadarbības iespējas, jau izmantojot šajā projektā nodibinātos kontaktus. Un sadarbība ar reģioniem ir tas, uz ko šis projekts ir bijis vērsts, un šis projekta mērķis arī inovācijas veicināšana teritorijās ārpus galvaspilsētām. Mēs varam teikt, ka ar šo projektu mēs esam iekustinājuši šo procesu arī Latvijā no savas puses un ceram uz aktīvu darbību arī tālāk. Minējāt Latviju, tad reģioni. Kur tie veiksmīgākie? Starptautiskas fórums pagājušā gada jūnijā Rīgā, kad arī pārējie partneri ieradās Latvijā. Un viens no jautājumiem, par ko tika diskutēts, ar ko tad pašvaldībām un reģioniem ir jāsaskaras un par ko ir jādomā nākotnes kontekstā, domāt par šiem globālajiem izaicinājumiem. Kad mēs domājam ne tikai par savām problēmām, kas šeit ir uz vietas, bet apmainamies ar informāciju ar citiem reģioniem un paskatāmies jau uz nākotni. Cik viņi bija ieinteresēti piedalīties? Pagājuši gadu viens no tādiem lielākiem pasākumiem bija inovācijas dienas studentiem, kas notika pirmo reizi Latvijā, pagājušā gada septembrī Valmierā, un tur mums piedalījās vairāk kā 180 studenti no visas Latvijas, no 10 augstskolām, kas ir diezgan liels apmeklējums, un saistībā ar šo jāatzīmē, kad šai idejai būs turpinājums, būs arī nākamās inovācijas dienas, un šobrīd jau tas ir ieplānots finansējums nākamajiem 3 gadiem no Eiropas Reģionu attīstības fonda citas programmas ietvaros. Bet šis projekts bija starts jaunu aktivitāšu uzsākšanai Latvijā, kas izskatās, ka arī turpināsies nākamos gadus. Tas, ko es vēl gribētu atzīmēt, arī vienu tādu pētījumu, izpētes darbu, kas bija par administratīvo šķēršļu mazināšanu uzņēmējiem no pašvaldību puses, kura rezultātā ir vairāk arī secinājumi un priekšlikumi, kas tad būtu jādara, ko pašvaldības varētu darīt Latvijā, lai sekmētu šo inovāciju un atbalstītu uzņēmējus ar tiem līdzekļiem, kas ir pieejami pašvaldībām. Ņemot vērā to, ka šodien arī šeit piedalās pārstāvi no Vācijas, no Somijas, no Igaunijas, no Lietuvas, izmantot šos kontaktus un aktīvi diskutēt gan, teiksim, šī semināra dienā, gan arī apmainīties ar vizītkartēm, lai šos kontaktus var uzturēt nākotnē, jo būs tāpat tās jauni konkursi, jaunas iespējas, jaunas idejas, ko var īstenot ar citu valstu reģionu iesaisti. Mēs ceram uz reģionu aktivitāti un atbalstu arī turpmākos projektos. Semināra rezultāti attiec uz kopējo reģionālo politiku un projektiem, kas ir veikti šajā ziņā, gan no programmas viedokļa, gan no politiskā līmeņa. Un savā sapratnes memorandumā, ko mēs šodien parakstīsim, galvenie momenti tiks izteikti. Memorandum of Understanding. Programma jau iet vairākus gadus. Yes, 3 years. Tiešām šī programma jau iet 3 gadus, un tā beigsies šī gada jūlijā. At the end of July. Vai apmierināti ar to sasniegto? Yes, these are very long processes. Nearly 10 years ago. Jā, patiesi. Šis projekts aizsākās pirms 10 gadiem, kad mans priekšnieks lūdza veicināt sadarbību Baltijas jūras reģionā, bet tolaik sākumā šī sadarbība galvenokārt attiecās uz pieejamību un uz ceļiem, bet tagad, pēc 10 gadiem, mēs jau varam parakstīt kopējās sapratnes memorandu par inovācijām un arī par visiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti šajā procesā.
saprotu, ka vēl Briselē būs noslēgums. Yes, we would, Jā, patiesi. Mēs vēlamies, lai visi dalībnieki, gan tie, kas šodien Latvijā parakstīs šo sapnes memorandu, gan arī tie, kas ir attīstītāji, piemēram, tādi kā es, lai viņi varētu nodot šīs labās rekomendācijas gan reģionālām valdībām, gan nacionālajām valdībām un arī vietējām pašvaldībām, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām, lai mēs varētu turpināt šo sadarbību un ieviest šīs inovācijas idejas. support in Baltic Sea area. Šodien mēs parakstām šī projekta rezolūcijas un šo sadarbības memorandumu starp Baltijas jūras valstu reģioniem. Un droši vien tas, ko jāatzīmē, ko tas projekts dod. Jo tas būtiskākais man skatījumā varētu būt tas, ka šī sadarbība paver iespēju, kad mums katram nevajag izgudrot jaunu divretēju. Jo nenoliedzami, ja mēs paskatāmies apkārt to pašu vācu pieredzi, somu pieredzi, arī poļu un lietuviešu, igauņu praksu un pieredzi, kā tas notiek citās vietās, mums varbūt nav vairs jālauza galva par to, kā attiecīgas lietas izdarīt, kā atbalstīt mūsu mazos vidējos uzņēmumus, kā nodrošināt šo pētniecības un zinātnes sasaisti ar ražotājiem. Jo tās praktiskās lietas mūsu apkārtējās valstīs un reģionos atstrādātas ir. Un tas šobrīd šis memorandums dod to iespēju, ka šo praksu un pieredzi mēs varam ļoti vienkāršā veidā pārņemt. Ne tikai Latvijas novada reģionos, bet arī Rīgas reģioniem tas ļoti nozīmīgi. Protams, es jau šobrīd arī pārstāvu Rīgas plānošanas reģionu, un Rīgas plānošanas reģions ir viens no reģioniem, kas arī paraksta šo saprašanās memorandumu. Un tas nākošais solītis ir galvenais nepazaudēt šos kontaktus un tās iespējas, ko šis projekts ir devis. Tā nebūs tikai sacensība, bet tā būs sadarbība. Šobrīd tiešām neiet runa par sacensību, iet runa par reālu sadarbību biznesa vides attīstībā un uzlabošanā. Tas, ko vajadzētu šobrīd katram Latvijas reģionam, šos iegūtos rezultātus un arī šos kontaktus uzturēt. Un tas jau prasās pēc daudzām tādām praktiskām lietām, kā piemēram pēc kaut vai nākošiem projektiem, kur kopīgi var piesaistīt struktūra fondu naudas, Eiropas Savienības programmu naudas un realizēt dzīvē. Latvijas mērogā ir svarīgi, ka šo memorandu parakstīja plānošanas reģionu un divas aģentūras, Valsts reģionālā attīstības aģentūra un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Jau tādēļ nostiprinot to, ka reģioniem būtu jābūt tai vadošai lomai Latvijā, kas par šīm inovācijām rūpētos. Un tādā starptautiskā mērogā ļoti svarīgi, ka mēs esam vieni no parakstītājiem, gan Latvijai, gan Latvijas plānošanas reģioni, lai mēs varētu savstarpēji sadarboties un konkurēt jau pasaules mērogā šajā inovāciju jautājumā. Jo no vienas puses, kā mēs esam arī konkurenti Latvijas mērogā, konkurenti Eiropas mērogā, bet šajā konkrētajā gadījumā mēs varam būt partneri un bieži vien ir tas, un es domāju, ka šeit mierīgi arī sasniegšu teicienu, ka kopā mēs varam vairāk. Tātad memorands ir tas vienojušais punkts, un tātad pats noslēgums būs Briselē. Jā, noslēgums būs Briselē, un memorands ir šobrīd, tas varētu teikt, tas rāmis, tā sadarbības pamatvirzieni, kuros mēs visi kopīgi tālāk varam strādāt. Un tāpēc arī šis projekts, kurā cilvēki un dalībnieki nākuši gan kopā dažādos semināros, veikuši dažādas pieredzes apmaiņas, rada to arī pamat bāzi, ka tas nav tikai parakstīts dokuments, bet tam apakšā ir konkrēti cilvēki, pasākumi un arī reāls idejas nākotnē. Tad valstī mēs varam teikt skatītājiem, ka mēs esam vienojušies par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, biznesā, attīstībā, apmācībās, un mēs esam līdztiesīgi arī visai Eiropā. Jā, tieši tā, mēs esam līdzvērtīgi sadarbības partneri, jo šī inovācija ir viena no tām lietām, kas var dot šo pievienoto vērtību nākotnē un ļaut arī cilvēkiem reģionos dzīvot labāk. Sadarbībā ir tas spēks. Mēs esam pēdējie, jo bez mūsu nebūtu viņš spēkā. Tagad es lūkšu ļoti īsi katru no parakstītājiem teikt burtiski 1-2 vārdus par saviem iespaidiem. Jā, paldies. Es domāju, ka bieži vien Latvijā mēs aizmirstam to, ka mēs konkurējam ne tik daudz savā starpā, ka mēs konkurējam arī Eiropas un pasaules līmenī. Un šī konkrētajā gadījumā mēs no vienas puses konkurējam, bet tas labākais tas, ka mēs sadarbojamies. Un, manuprāt, tā ir tā labāka inovācija, kas šeit var būt. Memorands ir jau inovatīvs produkts, kas man kā Latgales plānošanas reģionam ir ko
ņemt vērā. Es tā domāju, ka memorands un šodienas parakstītais dokuments varētu attīstīties un vajadzētu attīstīties. Mums ir pie kā strādāt kopā un, kā Krastiņa kungs teica, tik tiešām skatīties plašāk, ne tikai konkurēt savā starpā. Paldies! Man savukārt ir liels prieks, ka beidzot arī reģioni, kurā nav lielās galvaspilsētas, varbūt izņemot Rīgu, kas šeit ir Rīgas plānošanas reģions, arī vienojas kopīgajā memorandā uz inovācijas pasākumiem. Šobrīd šis memorands, tās ir jaunas iespējas visiem Latvijas reģioniem, un tas, kas ir šobrīd visu projektu dalībnieku rokās, tad nepalaist šo iespēju garām. Es domāju, viss tas, kas labs ierakstīts šajā memorandā, lai viņš noteikti izpildītos, un ja viņš pildīsies, tad mūsu arī reģionu sapnis, kad arī attīstība un konkurence, labā konkurence arī lauku reģionos būs pareizā virzienā pavirzīta. Veiksmi šī reģiona parakstītājiem un dalībniekiem. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka šis memorands uzsver gan to, kas ir kopīgs, gan to, kas ir atšķirīgs reģioniem ārpus metropolēm un, teiksim, šīm metropolēm. Un domāju, ka pats būtiskākais ir ievērot šo inovācijas politikas ilgtspēju, tad nemainīt politiku, nelēkāt no viena grāva otrīt pēc brīža. Otra lieta ir ļoti svarīgi domāt par to, kā saglabāt cilvēku potenciālu reģionos, kā radīt viņiem interesantu iespējas, motivāciju veikt pašiem uzņēmējdarbību, lai veicinātu tieši reģionu attīstību. Kas ir inovācija? No idejas līdz tirgu. Ideja ir fiksēta, ideja ir apstiprināta parakstiem, tad virzamies uz tirgu. Un kāpēc mums uz tirgu jāiet? Tāpēc, ka mēs gribam pārdot. Kāpēc mēs gribam pārdot? Tāpēc, ka mēs gribam iegūt naudu. Un kāpēc mēs gribam iegūt naudu? Tāpēc, ka mēs gribam dzīvot labāk. Sāksim no idejas un uz priekšu. Projektu noslēgums šeit Latvijā. Jā, ar lielu gandarījumu es varu teikt, ka šajā jaukā saulainā dienā ir beidzies jauks un saulains projekts. Projekts vēl gan nav pilnībā beidzies, mums vēl ir noslēguma konference Briselē, kur sabrauks visu dalību valstu pārstāvi. Arī šeit mums ir mūsu projektu partneri. Un ārkārtīgi liels gandarījums, ka šis 3 gadu ilgais projekts ir tiešām nesis konkrēts rezultātus. To jau jūs redzējāt, šo memorandu parakstīšanu, kas varbūt no vienas puses ir formāls dokuments, bet no otras puses tam ir ļoti liela un dziļa jēga. Un dziļa jēga, es gribētu teikt, tāpēc, ka tagad tieši šī projekta laikā parādījās 2 jauni Eiropas mēroga dokumenti, tā ir tā Eiropas stratēģija Eiropa 2020, tas ir vēl detalizētāks strateģiskais plāns Eiropas attīstībai Inovācijas Savienību, un tas ir pilnīgi tieši tas, par ko mēs runājām šajā projektā, par ko mēs runājam šajā seminārā, par ko mēs runāsim vēl arī Briselē 16. 17. Jūnijā. Un es domāju, ka mēs būsim tiešām vērā ņemamu un būtisku ieguldījumu devuši šīs inovācijas savienības veidošanai Eiropā. Arī šis projekts dos stimulu arī pēc Briseles visu šī notikuma nākotnē, jauniem projektiem. Protams, mēs strādājam tikai nākotnē. Ja? Tātad, kā veidoties, kā attīstīties, kā sadarboties, jo varbūt tas nav tīri šī projekta konsekvence, bet tā ir vispasaules tāda biznesa, varbūt ideoloģija tagad. Pāriesim no 2 vārdiem, kas sākās ar burtu kā, pāriesim no konkurētspējas uz sadarbību, ja, tad competition and collaboration, tādā ziņā, ja. Tad sadarbībai ir izšķirošā nozīme. Un kādēļ, ja mums somu vai vāciešu kaimiņi saprot kaut ko labāk, un mēs kaut ko labāk, kāpēc mums neapmainīties ar šīm zināšanām, jo mēs gal galā neesam konkurenti, bet mēs esam sadarbības partneri.
Tehniskā koledža vispār izceļas, manuprāt, ar to, ka viņai ir tomēr tāda skaidra noteikta stratēģija, ir arī akadēmiskais personāls ar tādu stingru savu mugurkaulu nostāju, sadarbību ar darba devējiem. Lieliski, ka šeit Rīgas Tehniskajā koledžā tiek izveidota šāda laboratorija. Pats galvenais, lai nākotnē tiktu nodrošināta apmācība nevis tikai skolēniem, bet arī tālāk izglītība pieaugušiem cilvēkiem, kuri var atjaunināt savu zināšanas. Šī skola ir piemērs tam, kad skolas vadībā esošie cilvēki ļoti labi apzinās, kas viņiem pietrūkst, lai viņi būtu ekscelenti izglītības iestāde, lai viņi būtu interesanti darba devējiem, tātad nozaru uzņēmumiem, kam viņi gatavo šos audzēkņus. Tātad viņiem tā vīzija ir ļoti skaidra. Valsts no tā iegūst, ja pareizi un precīzi sadala līdzekļus, un katrā gadījumā sadala pēc nopelniem, pēc ieguldītā darba un skaidras vīzijas Latvijas ekonomiskai izaugsmei. Nav noslēpums, ka tikai zināšanas spēs uzturēt mūsu valodu, tautu un Latvijas vārdu nest pasaulē. Ne tikai Minox, VEF, kuru zīmolu brendu pazīst aiz Latvijas robežām, bet RTK koledža, kur kā mantinieces spēj skolot šos amatu meistarus, kā arī pedagoga apmācības centrs cienīgs būt Latvijas tautsaimniecības virzītājs spēks. 9. klases absolventi, ja to vēlies apgūt dzīvē noderīgu profesiju un ar savām zināšanām un profesionālajām prasmēm veicināt mūsu valsts izaugsmi un Latvijas vārdu nest pasaulē, Rīgas Tehniskās koledžas profesionālā vidusskola aicina tevi mācīties. Dokumentus pieņemam no šā gada 13. jūnija līdz 1. jūlijam. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā www.rtk.lv. Väderstad.